pus Latvija ir šeit, lielākie saimnieki ir šeit un labākā tehnika šeit. Varbūt mazliet patestē to, ko tu esi jau atvedis. Mašīna, kas mums stāv tepat blakus, tā ir universālais ekskavators, 434. modelis, kas ir salīdzinoši varbūt vienkārši tīri no tehniskā izpildījuma, jo viņiem ir mehāniskā aizmugurējās ekskavācijas vadība. Un šī mašīna arī principā ir viena no populārākajām, ko mēs piedāvājam. Ja? Un līdz ar to arī mēs veicam līdz šim visā Latvijā ar šo mašīnu arī demonstrācijas lauksaimniecībās, lai klientam būtu labāka izpratne, ko tad šī mašīna reālos apstākļos var izdarīt. Ja, un tas arī tiek demonstratīvi arī parādīts. To mēs veicam parasti kopā ar savu operatoru, kas ir pieredzējis, ja, un attiecīgi viņš arī nodemonstrē ne tikai pašu mašīnas iespējas arī, bet arī uzsver to, kā šīs mašīnas visas īpašības un funkcijas labāk pielietot ikdienas darbā, un kā to darbiņu labāk paveikt. Tā kā saimnieki, tie, kas ir ieradušies šobrīd, ne tikai tā paskatīt un jau vienoties, bet ritīgi patestēt savos laukos vai savā zemē vai arī kaut kā pašvaldībās pat. Tieši tā, jo, kā mēs sakām, tad būtībā nav jau māksla atvērt vaļā maku un nopirkt tehniku. Jā. Pirms tam jāpārliecinās, ko katra tehnika spēj izdarīt, jā. Kāds varbūt būtu šīs tehnikas pielietojums, jā. Un tad attiecīgi arī izvērtēt savas iespējas un tad spērt šo liktenīgo soli. Jā. Redzam arī teleskopiskie iekrāvēji un vēl citas lietas. Protams, bez tā visa klāste, bez teleskopiskā iekrāvēja tā 336. modeļa un kāpurķēža ekskavātora 313. modeļa mums ir uz vietas arī atvests ģenerators, jā, ka būtībā ir salīdzinoši arī šodien, mēs arī to redzam, ir ļoti liela arī interesi tieši no graudaudzētāju puses un arī pienlogu koku puses, neskatoties uz krīzi, ja, izvērtējot varbūt šos radītos zaudējumus, kas rodās tieši elektrības pārām rezultātā, ja salīdzinot ar šī ģeneratora cenu. Sevišķi pārmās, protams. Jā, tieši tā, tas ir nenovērtējams atspējs saimniecībā. Es kā klients gribētu iegādāties, viņš ir pietiekami universāls. Viņš dara praktiski visam, pielietojums ir ļoti liels, vai tās ir kaltis cilvēkiem uz graudu laiku, nodrošināt kaut kādu rezerves barošanas avotu, piena lauksaimniecībā. Uz kādiem elektrības pārāvumiem var uzstādīt. Mums spektrs ir no 13,5 kVA līdz 2,5 tūkstoši. Tā kā piemeklēt var praktiski jebkurai vajadzībām. Viņš var strādāt gan kā pastaigās barošanas avots, gan kā rezerves barošanā. To visu var pielāgot. Klienti jau ir strādājuši ar šādu tehniku. Cik viņi apmierināti? Kāds ir jūsu vērtējums šobrīd Latvijā? Cilvēki izvēlās. Ja cilvēks iet pēc kvalitātes, viņš noteikti nāks pie mums, par cik mēs esam oficiālais izplatītājs. Ja cilvēks paņem, tad diez vai viņš otru pirks kaut kādu savādāk vairāk. Viņš vienmēr atgriezīsies pie Caterpillar. Kā tu minēji, ir konkurss tiem, kuri izturīgākie un kuri grib kaut ko darīt, būs īpašs piedāvājums. Ja būsim precīzi, no 5. līdz 9. septembrim Mārupē tiks rīkotas kārtējās operatoru sacensības. Tā kā arī šajā pasākumā ir mums pieteikuma anketas, ja, kur cilvēki var atnākt, pieteikties, vai arī saimnieki var pieteikt savus operatorus, ja viņi jūtās pārliecināti, ka šie viņu operatori ir pietiekami spēcīgi. Un lieku reizi arī saimnieks varbūt grib pārliecināties par viņu spējām. Šī būs īstā reize. Tieši tā, un operatoriem būs unikāla iespēja, diezgan plašā konkurentu pulkā doties pēc tam vēlāk uz Malagas Caterpillar apmācību centru un jau piedalīties jau lielāku mērogu sacensībās un pierādīt jau sevi varbūt arī Eiropas un pasaules līmenī.